naids un mīlestība, viņi ir vienlīdz labi un vienlīdz vērtīgi. Tas jau bija sajūta līmenī arī. Sajūta līmenī, es to minēju. Nu jā, naids un mīlestība, viņi ir vienlīdz labi, tikai tie ir instrumenti, kurus ir jāmāk izmantot. Jo bez naida tu nevarēsi izdarīt dzīvē neko. Mīlestība, viņa vienkārši visaptveroša un inerta ir. Naids, tas ir tas, kas ļauj kustēties kaut ko. Mums vienkārši pateiks, naids, tas ir slikti, naidoties nedrīkst. Naids, tas ir vienkārši apziņas stāvoklis, tas nav nekas slikts. Jo bez naida mēs nevaram paveikt savā dzīvē. Mēs bieži vien, bet ikdienā nesaprotam, kurā brīdī mums nedaudz naida fons ieslēdzās. Stūrgalvība, es gribu panākt šito, es gribu izdarīt. Jā, sportā, mēs visi ar naidu skrienam sportā. Jā, nevis ar mīlestību. Skrienam. Lai viņš uzvar, jā. Viņš uzvar. Nē, skrien tu pa priekšu. Nē, jūs visi ejat priekšu, es būšu pēdējais. Priekšā, jā. Un tā, saprot, ka pie kā mūsu ved, tā ir totāla inertuma pasaule tiek izveidota, jā. Protams, mēs nekad līdz galam nebūsim inerti, tāpēc, ka mēs, kamēr dzīvība mūsos ir iekšā, tikmēr būs kaut kāda kustība, jā. Bet mūsu apziņu grib novest līdz tādam totāla maitu vai jaunu līmenim, kuri pilnībā pakļausies uz jebko, kuri pat necentīsies nekur izlīst ārā, neko iedomāties, neko paši plānot vai izdomāt. Bet, reāli to nav iespējams izdarīt, tāpēc, kad visu laiku notiek tie impulsi, teiksim, no augstākiem spēkiem, visu laiku tiek doti impulsi, mostieties augšā, tak saprot, ka kaut kas nav kārtībā. Ir pa kādam cilvēkam, kas saņem tos impulsus ik pa laikam, un tad runā kaut ko apkārt. Tādā veidā, tāpēc... Psihenē nenonāk. Kā nenonāk psihenē, jo tu esi viens pats, un visi apkārt runā par vienu, bet tu runā pretējo visiem apkārt, ja? Un tad sāk likties kaut kas vairs nav labi. Vai visa pasaule ir nojukus prātā, vai es viens esmu nojucis prātā. Es man patīk tāda bildīte, kur viens čalītis stāv, priekšā bars stāv. Jūs visiem nav taisnība. Apmēram tā. Bet tā ir, kurš ir kompetents? Kompetents ir mazākums vienmēr kaut kādā jomā. Ja, cik ir speciālisti, es nezinu, piemēram, militārajā jomā, tu tā kā veikala pārdevēji tak nevar tev pateikt, kā tur pareizi to darīt, kā šito, vai jebkurā citā jomā, ja, vai kā laist kosmosā, tur, nezinu, raķetes, ja to ir iespējams vispār izdarīt, ja. Kā tur, nezinu, būvēt kuģus, kā tur būvēt kaut kādus datorus likt kopā. To tad katrs nevar pateikt, tāpēc ir konkrēts speciālists, kas to zina. Un viņš ir viens, iespējams, no 1000 vai no 1 000 000, kas to zina. Tātad viņam vienīgajam būs taisnība par to, kā to darīt. Mums ir iemācīts, ka visiem ir taisnība. Televizoram ir taisnība, jā. Iedomājies, cik daudz visādās aplamībās mēs dzīvojam savu dzīvi patiesībā. Uz katra stūra mēs dzīvojam aplamībā, un tā ir tā mūsu neapzināta.